Labdien, sam.lv lietotāji. Šoreiz parādīšu, kādi jums ir plusi un mīnusi, kad jūs esat mafijas bandās, tur nezinu, policijā vai kādās citās iestādēs. Pašlaik jums šajā video jūs redzēsiet, kas jums jādara, ja jūs būsiet mafijā. Nu, es to darīšu tad labprātīgi, es šeit underboss, jā, mans niks ir Leonardo Cuneo. Tas ir old schools. Tā, pirmais, jums jābrauc taisīt ieroči. Pa ļubomu jums būs tas jādara. Rakstam. Paņemam busu, rakstam set materiāls pie jūsu noliktās. Iekraut rūdu. Mēs ņemsim šajā gadījumā 2. Jo 2000 tas ir maksimālais, tas ir mazākais, lai varētu izcepties, lai noliktavā jums ceptos kaut kādi rūda, metāls, respektīvi jums vajag būt vismaz 2000 rūdas. Tagad mēs brauksim uz noliktavu. Jā, es ceru, ka tur LCN pazudīs, ja LCN nebūs, tad jā, tur būs labi. Ja nē, te būs jāsadarbojās. Jā, es esmu amerikāņu mafijā. Jā, tas vistuvākais veids tieši biznesam. Jā, tagad biznesi pieder LM, Latvijas mafijai, bet par viņiem var katru dienu 6 cīnīties. Tas ir arī liels pluss mafijai. Vienreiz dienā vismaz var karot. Jā, mafija vēl plus, ka tu jebkur vari sev nopārdot ieročus, bet bandas nevar, tikai savās teritorijās, un narkotikas ir tas pats. Jā, man jau klīt piepisīsies, neko nezinu, ķipa. Es paņemšu slotu uz 2 minūtēm. Kroč, jā, cerus man nenošaus. Jā, kur redzēt, kā varēja paņemt slotu. Bēdāņi. Ķipā. 2000 ūdas. Kad mēs piebrauksim klāt, jums ir jāraksta minerāli. Pēc tādas rūdu kaudas minerāli. Un ielikt noliktavā. Mums pašlaik ir līdz 2000. Jak ieliktam noliktavām. Tagad gaidamies, kad cepsies. Jā, jūs ielikāt rūdu noliktavā 2000. Tālāk braucam te augšā un rakstam tādu lietu kā mats. Gaidām, kad rekurš. Gaidām, ka izcepsies. Tās varētu būt 2 līdz 3 minūtes. Es nepauzēšu. Man pofigā būs. Mums labi. Jā, te ir arī foršs uguns. Nezinu, kāpēc. Jā, kā cepjās, jā. Ka jums, te jūs varat pasīties, kādas mafijas ir kuru, cik metāls slotus paņēmuši. Telps ir 350 lati, jā. Tad jāgaida. Man maz iedosies, tāpēc, kad ja ir 2 sloti, tad dalās uz pusēm. Jā, te čats mums tad ir šās par rūdu. Jā, rūda ir zelta vērtībā. Parasti cilvēki, kas ir mafijas galvenie, viņi pasūta. Tas ir štruntīgi. Paši nopelnīt. Te man kaut kāds čalis lēkā. Un reku mums ir. Ejam pie galda. Rakstam komandu make mats. Ok, mats. Un sākam taisīt ieročus. Hop. Pie galda. Op. Malas vietas jāspēda visu laiku. Cikko tas neapnicīgi būs. Varbūt jums liksies interesanti, bet man tiešām ieroču taisīšana nav viena no tām mīļākajiem lietām. Nu jā, kāds muļķis man apgāz laikam busu. Protams, tas ir LCN. Mēs viņu vienkārši par tādu non-RP nošausim. Man ļoti nepatīk non-RP. Jā. Paņemsim vēl vienu.
Un es tie, jā, visu laiku tieši tāpatās visu laiku maršējam. Visu laiku. Un ierocis ir gatavs, sekojot uz kraus mašīnu. Ok. Reku, ieliekam šajā zeltainajā bultiņā, mums ir 2 ieroči. Iekāpjam busā. Tur, protams, varēja vairāk būt. Vai jūs gribat pabeigt darbu? Pieņemsim, jā. Mēs testējam, un tagad braucam uz bāzi. Mēs brauksim pareizi. Jā, reku, jā. Sabiedrotie, cik saprotu, es īstenībā šajā mafijā neko daudz nedaru. Vienkārši, jā, reku hakers lidinās mašīnas, ceru, ka mani neparaus līdzi. Un kaut kāds maniaks ar mūs, jā. Tas ir diezgan bieži sambā. Bet, nu, ko darīt? Ir tāds cilvēki. Reku arī manējais maniaks. Atkal, opa, cik tu. Oh. Jo. Nu, kaut kāds jauniņieks, kas nevarētu braukt. Tā, atkal, tas pats, ja jums ir 3. rangs, jūs tikai to varat izdarīt. Set materiāls, jābūt pie mafijas noliktās. Ok. Set materiāls. Ok. Un iekraut rūdu mašinā, izkraut ieroči no krāvas mašīnas. Tā jums jādara, jums jātais ieroči. Elementāri, vai ne? Bet ir cilvēki arī, protams, ticiet man, ir cilvēki, kas to nezina, un viņiem ir ilgi jāmāc. Nu tālāk, brauksim narkotikas taisīt. Es domāju, jā, narkotikas ir čakars taisīt. Godīgi saku jums, čakars. Tāpēc, ka tur ir kādu mirkli jāgaida. Jā, narkotikas jūs varat taisīt vienā vietā, tāpēc kā ieroči jūs varat ieroču fabrikā taisīt, un narkotikas jūs varat narko laukā taisīt. Narkotikas tas ir labi, ja ir karš vai jums vajag sahīloties. Tas ir ieriet 20 narkotikas un jums būs pilna dzīvība. Diezgan noderīgs process, un daudzas bandas un mafijas to izkop. Jā, un vēl gribēju pateikt, ka pluss, ka jūs esat mafijā, ir tāds, kad jūs varat pārvaldīt to biznesu, jo, kā jūs redzējāt, kad ieroču fabrika piederēja pašlaik Latvijas mafijai, narko lauks, ja nemaldos, pieder amerikāņiem, tas ir respektīvi mums. Jā. Jāatcer, kad narko lauks es nepārbaudīju, viņš būs tīrs. Jā, reku jūs redzat F4, ka mūsēja gatavojās karam uz 18.00 sākās karš. Karš ilgs 20 minūtes karot 2 mafijas, kas pēdējais paliek teritorijā, tas izdzīvo. Vai arī tur var bugot, respektīvi. Tas ir negodīgi. To parasti Latvijas mafija dara, cik es saprotu, cik es dzirdu. Bet, nu, nevienu mafiju mēs šajā bandu nenomēlnosim. Jā. Reku gaiši zilā krāsa, tā ir tā kā amerikāņu krāsa. Jā, mūsējiem rekur. Nāc niks. Nu ko, jā, un šajā serverī ir bieži sastopami hakeri, kas man ļoti nepatīk. Viņi jums mašīnas var aizlidināt. Tik tālu. Jā. Narkotikas jūs varat, un visu šitās teritorijas jūs varat atverot escape, map, ieraudzīt rekur ir amerikāņi, LM, un rekur ir benzīntanks. Benzīntanks nekā jēgas nav. Tā, aizbraucam pārbaudīt, tagad mēs iebraucām iekšā narkofermām. Skatāmies, neviens lauks nav iesēdis, man ir HD kvalitāte. Jā, ir arī ēnas uzliks vai neseksīgi izskatās. Bet labi.
Kroči, mēs būsim krūti čaļi. Jā, narkotikas arī var bugot, bet mēs to nedarīsim, tā kā šis tutoriāls jums būs to pašiem jādara. Es jums mācu. Jums tomēr, jā, place. Spēlētāji ID, kāds man ID 56. Tas ir, ja jums piedara. Bet pāris jūs uzējat uz info zīmītes un, jā, ņemsim uz 1 minūti. Tālāk jums jāiesēžās traktorā. Un jāiesien lauks. Ja lauks nav uzbugots, tad parādīsies jums starteris. Lauks jau ir iestādīts. Ok. Lauks ir uzbugots. Šī tad 2 vakaru jampāpiņi mani nošāva. Bet mēs viņus netaisīsim ar kā. Jā, viņi tagad no maniem gribēs nopirkt slotu. Es cīcmāk domāju, ka viņi mūs dēmos. Skatāmies. Un ideāli. Paņemam ķipa sēklas un braucam vienkārši pār checkpointiem. Jā, man restartējās skills pēc restartiem, tāpēc sādrāk nevar saučā tā kā gliemezis. Tas liels mīnus, vai ne? Pirmais lauks jau ir iestādīts, ok. Jā, tā kā jūs redzat, ka Trevis More nav pie datora, tas ir Agneses profils. Jā, tā admin arī dalās draudzenēm dot savus paroles. Bija visādi kuriozi, protams. Tas jūs paši uzzināsiet. Opā, mans vadītāja līmenis ir augstāk 50, tagad es varu braukt normāli. Es Šumahers pilnībā. Un gaidam. Lauks ir reāli iesēts. Man liekas, mēs nozagsim viņiem lauku. Mēs ignorēsim viņus, jo man skills ir 0, es viņus nevaru nošaut. Ko viņi grib, interesanti. Pieņemsim, ka mēs ņemsim pirmo lauku. Skatāmies. Apstājamies lauka vidū. Rakstam druks. Jūsu bandai nav slota. Jā. Tad ir jāskrien ārā slātu, jo es esmu viens pats, parasti tas dara vairāki cilvēki. Tā kā man nepatīk, kad ir vairāki cilvēki, daudz čakaru, vismaz manējā, kas ir normāli, ja tie ir offline, parasti visi bērni ir, viņi tur čakarējās. Man nevajag čakaru. Es jums gribu ātri parādīt video, kādi ir plusi, ka jūs esat mafijā. Tā.
Nu jā, es esmu muļķis, tās var jebkurā vietā tak pārdot slotu. Tiešām. Tā. Place 1 un paņemsim 10 minūtēm. Nekas. Iekāpjam iekšā kombainā. Tas, kad ir jau raži izaugt. Respektīvi tādi, jā, raži izskatāt. Nu, vēlaties nolikt raži, jā, mēs vēlamies. Ceru, ka viņi man neko nedarīs. Man bail pilnībā no viņiem ir. Jā, kā tur tas viss pēc checkpointiem. Pēvens, es mazliet nepareizi darīju ar savu mašīnu, es ceru, ka viņus neapgāzīšu. Jā, ok, pastumām viņu mierīgi maļā. Pabiedēsim viņus, tā kā es tā es pamācīju, proti tā nebūs sūdzība. Es ceru, ka viņi man par viņiem nešaus, man bēl ir. Jā, skatās, ko Travis Moore dara. Nu, labi, ko darīt. Jūs savācāt ražu, izslēdzam motoru, lai paliek citiem, esam dāsni. Rūpējamies par citiem. Ko tie balsieši darīs? Druks. Druks un skrēram pār checkpointiem. Jā, checkpointi man neuzrādās. Arī. Un vēlreiz. Druks. Jā, bija jāuziet virsū. Opa, un tagad pār checkpointiem. Un jā, ko es jums teicu? Iebēgsim iekšā. Kā jau es tev teicu, būs dēms. Jā, īstenībā es viņam nozaku tā kā slotu, bet es viņam arī iesēju apakaļ. Tā kā jā. Jā, interesanti. Jā, un tagad mums jānovāc visi sloti. Tas ir sekojam pār checkpointiem. Jaukainiem. Jā, jūs tagad varētu pastīties, kā mums te admini. Jā. Admini arī tur interesanti pašlaik, kaut kādi dullie uzgājuši virsū. Jā, reku nesājām iekšā. Obā. Tā kā paņēma, jā, un tas ilgs, kamēr būs 1500 vai 2000, es jau godīgi neatceros, es jau spēlēju gadu, un jā, es skatījos 5 mēnešus, 6 mēnešus jāpagad, aizīju nargodīgi. Jā, tutoriāli man nejautā, lai es varētu iedot šo linku, un lai cilvēki varētu iemācīties. Un neuzdod stulbos jautājumus, kas ir labāks, mafija vai banda. Tas ir pēc sirds patikas. Ja jums patīk šaut vairāk, tad ejiet uz bandu, jo teras ir ik pēc stundas. Bet, ja jums nepatīk tik trāk šaut un gribat pārvaldīt biznesu un vairāk nodarboties ar P un būt krūtākām mašīnām un būt bagātāk, mazliet naudu vairāk nopelnīt, tad jā. Jāiet uz mafiju, bet mafijā gluži daudz tā nauda neiet, un jūs varat mazāk patrons pārdot. Respektīvi, tad pārdot 200 patrons, bet ja esat banāt, jūs varat pārdot 999 patrons. Jā.
Es šo video nesaīsināšu, tas ir tāpēc, lai jums pilnībā pa visām detaļām parādītu, kas ir ko jādara. Kur lauks izaug no maza stādiņa uz lielu krūgu, kas ir augstāks par manīm. Tie nerespektīvi narkolauki. Iedomājieties, ja jūs dzīvē tāds varētu sapīpēties. Tas būtu vai ne tik feini uzpīpēt. Labi. Tā palika pēdējā raža. Jāiekāp busā, lai viņš nepazūd. Viņš pazūd ik pēc laika. Jā. Cerams, ka tagad nepazudīs. Palējam, ka tie balasieši neģeri aizbraucā melnēlenī. Eku iekāpsim busā, lai nepazūd. Jūs taisat viens, tas jāsēž parasti. Ja ir divatā, tad jūs taisat par diviem. Un rekur, op. Smuki novāksim. Visus sacīrīsim, kā ir. Nu, kombainu varētu arī nolikt vietā, ja būtu dolīdāk, bet es to nedarīšu, tāpēc viņš respaunosies pēc kādām 5 minūtēm. Varis tie pašā vietā vienkārši izslēdzēt motoru un atstājot malā smuki. Oba. Jā, un šajā video vēl es jums parādīšu, kā mafijas var ņemt rūdu un kur ņemt rūdu un kā viņas ielikt. Rūdu taisa, respektīvi, parasts cilvēks. Parasts spēlētājs rūdu raktuvēs. Katrs spēlētājs, kas ir sācis spēlēt, noteikti to ir darījis. Tas noteikti ir apnikoši, bet, nu, ja vajag naudu, ja jūs gribat labāks mašīnas, labāks mājas, tad kāpēc gan ne? Laiku. Nu, reku 1600 narkotikas esmu iekrāvuši, iedomājieties, gramus. Beigt darbu, jā, forši jauki ir. Un tagad braucam. Atpakaļ uz mūsu bāzi. Un te būs mazliet savādāk. Savādāka lieta. Nu jā. Jim. Jā. Tad atkal braucam pa to pašu maršrutu un neko nemainām. Tāpat tagad kā narkotikas, kā narkolauks tālāk. Jā, un agrāk rūdas raktos pēdējais saņoņī, tagad, cik saprotu, izņēma ārā, kad rūdu raktos nevienam nepiedar, vai arī tāpatās vienam cilvēkam Stefanusam, kas ir noziedojis lielu summu šajam projektam, nāk tā nauda, ko jūs iepērkat rūdas raktuvēs vai saņoņī kontā. Es gluži daudz nepateikšu, bet nu, tas arī nav jāzina īstenībā. Jums interesēs vairāk, jūs uzzināsiet paši. Jā, es nezinu. Varētu nostalkot, kamēr es tas frapoju manu F-chatu. Jā, reku jums arī būs labi pamācība, kas te notiek F-chatā. Es viņā vispār neiejaukšos. Jā, mūsu bossu, cik saprota, neviens neciena. Vai labi. Jā, man te radars nerādās, kaut kas ir iebugojies, man nav savēt, jā, man ir sasīsta mašīnas, jau vairs nevaru gaismas ieslēgt, pa durvis ir. Tā kā jā, es neesmu čīteris. Jā, mums ir daudz ieroči, mums ir 2200 ieroči, tas nav īstenībā daudz. Bet tik un tā. Bandas, jā, rūdu var vienīgais ņemt mafijas. Un rūdu piegādā bandām mafijas. Tas ir tāda informācija. Jā, pēc radara jūs varat redzēt, ka kārtē kāda fabrikā tur vienmēr kāda rūķi strādā, kā saka, zemākie rangi. Tā es ieroču, lai augstāk vienkārši tāpat tās varētu padēmot apkārt vai pašaudīties. Ziniet, kā ir skill pakečētas skārtas. Jā, man skills ir. Skill jūs varat pārbaudīt my skill. Ieroču iemiņas, un jā, man viss bija par restartam, tā kā, jā, man ir nūba skilli. Tas ir, mēs online ir 103 cilvēki. Tas ir, cik daudz īstenībā, bet manos laikos bija 140, nezinu, cilvēki no laikam apnika. Un jā, šitā labakam vairāk nebrauksim, lai neapākot busam. Tā. Un ir tāda komanda, to mēs atkal piebrauksim klāt. Uzpīkstinām atvērsies vārti. Vārti atvērt 7.
Un piebraucam te pie stūrīša smuki. Sveic, drūks tāda komandera. Iekraut narkotikas krāvas mašīna nē, izvilkt narkotikas nē. Sveic, drūks. Izkraut krāvas mašīnas jā. Un tagad paņemsim sveic, drūks. 300. Tātad pēdējais tutoriāls ir, kā mēs ieliksim visu mašīnā. Tas ir, jūzē drūks 20 jums pilnībā pietiks, lai būtu redzēt pilna dzīvība. Un jums ir tādi smuki forši efekti. Kas man mazliet paledzina datora, tāpēc, kad jā. Un kaut kāds stulbs LM man ietriecās iekšā. Nepasauli joslu. Pieņemsim, ka mums nekā nenotika, kad mašīnas ir neskartas, pieņemsim jā. Nu jā. Mēs driftojam. Jā, reku rūdu mēs tāpēc brauksim uz vienu vietu. Tas ir spērājuši ceļu no amerikāņu mafijas bāzes. Ja godīgi, kura mafija ir labāka, to es jums nepateikšu, tas ir standarta jautājums. Ja jums patīk ērpot, un ja jūs gribat ērpot krievus, latviešus, amerikāņus, sicīliešus, Kostru nostru, nezinu, meksikāņi ir arī. Johari, kā man sanes. Jā, jūs arī narkotikas mums baigi nesā mašīnu. Rāls no vienas puses uz otru. Nu jā. Groči. Uzbraucam uz šitā tilta. Baigi jauki, baigi forši. Es esmu jau trenējies īsākos ceļos, zinu. Nu jā, groči, mums patīk ērpot. Tālāk, kur mēs esam to mafijas izvēli, mums patīk ērpot ar tādu Tad tā. Nu, kā jūs gribat? Kas jūs gribat būt? Krievs, latvietis, nezinu, čigāns, meksikānis. Jūs ēdēs kādas mafijas ir un tad pieskaries. Jā, ja jūs skatāties pēc stipruma, tad skatieties, ja jūs skatāties pēc stipruma, kam vairāk pieder teritorijas, tad skatieties, kam pieder ieroču fabrika. Ieroču fabrika šajā serverī ir pati galvenā. Ieroču fabrikā vienmēr kāds ir. Bet, nu jā, narkotikas arī ir diezgan svarīgs elements šajā spēlē. Kā saka. Tagad mēs brauksim. Baigi forši, baigi jauki. Pa tiltu. Jācer, kā tur nebūs neviena. Jā, un ja jūs gribat pieteikties tieši mafijās, tad nerakstat līderis šādus komandu. Nesameklēt, piemēram, Latvijas mafijas līderi vai amerikāņiem, pieņemsim amerikāņiem, vēl laiks jāplēnosies, kas viņi piemina šajā video. Tad amerikāņu mafiju izvēlē un telefona numurs, respektīvi mēs nevajag zarīt, ka, piemēram, kāl un rakstam sveiki, vai es varu mafijā vai caur SMS spamot. Tad, protams, jūs nepieņems, jūs pasūtīs 3 mājas tālāk un čau būs, kā saka. Nu, jūs nekur netiksiet. Jums ir jānoērpo, ka jūs ieraudzījāt viņa numuru tur un tur, vai tas un tas iedauj, vai arī jums jāpaskatās, kur ir kāds no amerikāņiem biedriem. Es zinu, ka tas būs metagēmiks, jūs mēģiniet ar viņu ērpot un pajautāt, kurš tur ir līderis, beigās ērpot, pajautāt viņš kādā organizācijā, jā, un pajautāt līderu vārdu, numuru. Tad jā, tiem gan jau, ka iedos, tad tas būs, jā. Tas būs RP, un jūs 100%, es domāju, tiks iekšā. Un jā, es pabraucu mazliet garām. Aizpļāpājos. Reku ir aktuves, tās ir karjeras, bet karjerās, lai paņemtu rūdu, tas ir jābrauc šeit augšā. Jā, pilnā krāva maksās 25 000, ja 5 000 pa 100 kg. Es nezinu, vai ir, jo deficīts ar rūdu bija agrāk, bija 900 miljoni, tur rūda, nezinu, vairāk bija, tagad ir deficīts, bija restarts, jā, te man kaut kādu lagi Uber ir.
Zinu, kāpēc man te ir 4 FPS. Jā, ka 3000 mēs paņemsim ar tādu komandu kā... Oho! Kas pa lagiem? Rakstam tādu komandu kā Rūda. Vēl viens, man nepatīk šitā vieta. Vai Rūda bija? Jā, tūkotājs. O, ņemam 3000 kilograms. Vai ne, kas pa lagiem? Nesaprotu. Piks normāls. O, mums arī it kā pavelk, vai ne? Iepriekš nelagā. Šā laikam ir nolādēta vieta, kā saka. Tā, jātiek no šeit projām. Jā, 3000, tas ir 3 reiz 5, tie ir 15000. Un šie lagi nereāli turpinās pāris minūtēs, kamēr mēs nesākam izbraukt ārā no šīs nolādētās vietas. Pēc neko neredz. Jums arī noteikti lagos. Un reku nolādētā vieta tika pamesta. Te vēl ir nolādēta vietas pārpalikumi. Un jā, un tā ir atkal braucam uz bāzi. Jā, ko es jau vēl jums nestāstīju. Jā, te ir rangi, tā kā bandās un mafijās visur ir F-chats. Kas tad notiek interesanti? Ar komandu members. Ja turpināsies lagot, tad mēs beigsim. Ja nē, tad es jums parādīšu